daudz tādu, kam nav vienalga. Pēdējās dienās ļoti bieži esmu sevī lūdzis piedošanu mūsu senčiem. Sākot no tiem viscenākajiem, kas pirms daudziem gadsimtiem izcīnīja saules kauju, līdz pat tiem, kas pirms dažiem gadsimtiem atdeva savu dzīvību par Latviju. Lūdzu piedošanu, jo man ir kauns par to, kāda iemesla dēļ mēs esam spiesti šodien šeit savākties. Kauns par to, ka esam pieļāvuši tādu valdību, kas ne tikai nepārstāv mūs, bet vēl vairāk vēršas pret mūsu interesēm. Ka mums ir tāds skapja lietu ministrs, kurš atbrauc un diktē Briseles prasības. Man kauns par to. Vienīgais mandāts mūsu valdībai tā rīkoties būtu tautas apstiprināta griba, izdarot to referendumā. Bez šāda akcepta viņi to darīt nedrīkstēja. Šī valdība mūs nepārstāv, viņi ir nostājusies pret mums, viņi lem mūsu nākotni, mūsu bērnu vietā. Un mēs šodien sākam pietiek. Mūsu iekšlietu ministrs šodien Briselē lemj par to, cik daudz svešinieku ielaist Latvijā. Bet es jums saku, viņš nepārstāv Latviju. Latviju pārstāvam mēs, Latvija esam mēs, nevis mūsu valdība. Bet ar to viss mums vēl nebeigsies, jo mums ir jādomā arī soli uz priekšu. Mums jāpieprasa, jāizdara visu, ko mēs varam šobrīd, pieprasot referendumu, pieprasot izmaiņas likumā. Pieprasot valdībai beidzot sākt pildīt savas tautas gribu, bet mums jādomā arī uz priekšu, mums jākļūst stipriem, organizētiem, jo, kā mēs redzam, arī visās Eiropas valstīs tie jau ir pilnīgi sadzīviski drošības izaicinājumi. Tie ir uzbrukumi uz ielām, mums ir jābūt spējīgiem aizstāvēt sevi, savas sievietes, bērnus, ģimenes mājas. Tāpēc es aicinātu jūs visus stājieties Tevijas sargu rindās un lūdzu, būsim kopā, cīnīsimies līdz galam, jo vēlme pastāvēt, vēlme attīstīties un izdzīvot, tas nav rasisms. Mums svešu nevajag, bet savu mēs neatdosim. Cīņai sveiki! Čau. Labdien, sveikus no Valmieras, Uldis Pukstiņš, Guntars Mucanieks. Esam, turamies! Šajā naktī pirms brīvības ausmas šķita, kad nokaltis ozola zars. Latvieša sirdībos vēlošas jausmas, dzīves vēl ir sentēvu imantas gars. Tie, kuri Latviju nicinot laupot, baisajā tumsībā ienesto cer, svešniekiem naidīgiem pašmāju kalpo, nesaudzīgs plūdams tu pērkot tēvu spēr. Zemītei pāri pēc pērkoņa krustu, pārnāk, lai tēvzemē latvieša dievs. Naidnieks, lai zinātu, naidnieks, lai justu, nebūs te noteicējis vācies nekrievs. Tumšajā naktī pirms brīvības ausmas šķita, kad nokaltis ozola zars. Latvieša sirdībos vēlošas jausmas, dzīves vēl ir sentēvu imantas gars. Tiem, kuri Latviju nicinot laupot, baisajā tumsībā ienestot dzer, svešniekiem naidīgiem pašmāju kalpo, nesaudzīgs plūdams tu pērkot tēvu spēr. Zemītei pāri velc pērkona krustu, pārnāk, lai tēvzemē latvieša dievs. Naidnieks, lai zinātu, naidnieks, lai justu, nebūs te noteicējis vācies nekrievs. Ticot, ka Dieva svētītā hausmā atceļos Latvijas ozola zars.
cīņā, lai kauš trešīm burgiem šausmām, sauc mūs vēl tēvs zemesībā tagad.